I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm a hooligan. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm a hooligan. I am a hooligan. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm still a hooligan. Pieķertas sportojotu komanda meklējot kaut kā asāku, ekstrēmāku un, ja godīgi, Latvijai tādu neraksturīgu, uzdūrās, ja tā var teikt, Martiņam Aleksandrovičam, kurš vairāk zināms kā Aleks. Jā. Stāsti, kāpēc tevi sauc par Aleksu un kā vispār radās vārds Aleks? Tas radās īstenībā no tā, kad lecot dažādos šovos, dažādās vietās, dažādās valstīs, viņiem diezgan sarežģīti izrunāt bija Mārtiņš Aleksandrovičs, un tad saīsinājumā no mana uzvārda radās arī Aleks. Skaidrs, tādu pasas datus tādu esam noskaidrojuši. Jā. Ar ko tu nodarbojies? Nu, tas tāds diezgan plašs sporta veids ir tomēr šaurs. Kā lai to pasaka, principā es lecu ar mocu par rampām. Tas tā ir kā tieši, jā. Vispār tas ir moto freestyles, motocross freestyles un spiežam uz limitiem, cik nu varam un mēģinam attīstīt to visu pasākumu šeit Latvijā aizvien vairāk un vairāk, cik vien iespējams. Tev šī ir 4. sezona? Šī man ir 4. sezona. Jau es arī pats esmu kaut kādu līmeni sasniedzis. Gribās, protams, vairāk un vēl labāk. Tāpēc arī esat jūs man pieķēruši šeit trenējoties, kaut gan šodien ir ļoti liels vējš un kaifa un vispārībā nekāda. Jā, motocross tev nav svešs. Kādreiz pats braucu diezgan aktīvi. Tad... Super aktīvi, es teiktu, 20 sezonas, kur laikā es esmu ieguvis 2 Latvijas čempionu titulus MX1 klasē. Tā kā kaut ko mazliet zinu, kā to gāzi griež vaļā. Jā, bet kāpēc tad izvēlējies freestyle? Laikam garlaicīgi palika, jā. Tāpēc, kad brauc to motocross un ir kaut kāds vecums sasniegts, un tad tā īsti vairāk neredz tam motivāciju jēgu. Tāpēc to darīt, jā. Tad es domāju, ka jādara vienalga to pašu, ko es māku vislabāk. Jāiemācās to flipu uzgriezt, taču ar to mācās citādāk ir 20 gadu nobraukt un reāli pa lielam neko nemāki. Tagad griež tos flipus. Nē, tā parasti saka, piemēram, futbolista bučas kā ar nagliņā, tad tu moca negribēji garāžā atstāt tā aiz slēgtām durvīm. Gribēs kaut ko darīt? Man patīk ar viņu lēkt, man patīk ar viņu darboties, man patīk viņu izskaistināt, jā. Tā latviski tas sauksies. Es mīlu savu tehniku, visas savas tehniskas vienības, arī uz tās, kuras tu sēdi. Uz man ševija. To mēs parādīsim aizkadrā noteikti, tad arī cilvēki sapratīs, par ko iet runa. Bet, tas tavs, volojums, vai ne? Tavu personību, principā. Es viņu sauc mazliet savādāk. Tā ir mana draudzene, kurai nekad nesāp galvu un vienmēr gatava darīt ar manīm visu, ko es gribu ar viņu darīt. Pakļaujās, jā? Jā. Savu pirmo lēcienu atceries? Par rampu? Jā. Tas bija baigi sen. Bailes bija ļoti. Sanāc pārvarēt, jau līdz tam es ticis. Jā. Un varu pateikt to, ka pirmajā sezonā jau tad, kad es jau tā diezgan intensīvi uzlecis vienalga pirmajā sezonā, man visi ņirdz Spānijā, ka es dzīvoju un trenējos, kad Aleksam nav vajadzīgs nosēdiens, viņš tā nav uz līdzi nolēc. Baigi negribējās par īsu uzlikt nekad. Tāpēc, principā, man pirmajā sezonās ļoti daudz riteņu priekšēji izšķīda tieši no tā, ka es vienkārši lecu visu laiku uz līdzi. Labi, amortizatori ir cieti, viņi sāk uzņemt to sitienu, bet riteņu jūkā diezgan labi. Jā, patikās labāk, drošāk. Spānijā vairs nesmējas? Nē, tagad Krievijā smējās. Tāpēc, kad es Spānijā un šeit trenējos uz 9 metru rādījus rampas un Krievijā šovos ir 8 metru rādījus rampas, kas atrodas pāris metriem tuvāk. Tad tur es arī bieži aizlecu uz līdzi un viņi saka, Aleks, tev nevajag nosēdien. Tieši, ka mēs terējam nosēdienam naudu. Atkal nav labi. Jā. Bet tu pats pret sevi, par to, ko tu esi izdarījis, esi apmierināts? Vēl nē. Es gribu sasniegt tādu līmeni, lai es pats kaifoju no tā, kā es to izpildu un kā tas viss ir. Pagaidām tas viss vēl nav un vajag vēl pacelt līmeni daudz. Kas trūkst? Izpildījums trikiem, triku kvalitāte, noturētība, teiksim, lai es varu nofiksēt, parādīt, atgriezties apakaļ. Tas ir jālec, daudz lecienu jāizpilda. Kad es Spānijā, tad tur intensīvi uzspied uz limitiem un ļoti daudz uzlec.
Un tad ir tā, ka treniņu dienās, kad es lecu paralonu, un tad ir lecieni pāri 20 salto, es iegriežu dažādas kombinācijas, pat varbūt vairāk pie 30. Nākamā dienā tu jūties, mazliet tāds salauzts un sasists viss, tāpēc, ka reāli ātrums ir pirms rampas apmēram 50 km/h. Tas ir otrais ātrums, motociklam augstums ir kādi ap 10-12 metriem, 23 metru distance. Un ar tādu distanci un tādu ātrumu tu iekrīt paralonos, kur tev motos reāli apstājās. Tev bišķiņi ir jābūt stingram ķermenim. Jā, mēs jautājām arī pirms tu gatavojies par treniņam par tiem aizsargiem. Kā tu esi ekipēts? Man ir motobotas, man ir ceļu sargi, man ir bīkses, krekls, cimdi, brilles. Ķiveri? Un ķiveri, jā. Tas arī viss? Tas arī viss. Krūtis man nekas nav, man ir kails vēders apakšā. Tas man, kā ir, tas ir tā, ka no vienas puses kā būtu forši tie aizsargi, no otras puses kā sūdīgi, tāpēc, ka trika izpildīšanai viņi traucē. Un, teiksim, ekstremālā situācijā, ka man kaut kas ir ļoti slikti un man ir jāatbrīvojas no motocikla, tas labāk tomēr, lai es jūtos brīvi un var atbrīvoties no motocikla, tāpēc, ka tie aizsargi reāli, kurus tirgo, viņi var pasargāt man varbūt no skrāpējumiem. No skrāpējumiem man nav bailes. Pilnīgi noteikti. Teiksim, ja tur kaut kas pavisam nopietni būs, tie aizsargi toši neizturēs un nesaglābs mani. Ir izdevies izvairīties no tām nopietnām situācijām? Īstenībā jā, man kaut kā baigi Es tev varu palīdzēt. Veicās īstenībā. Ir bijuši daudz kritieni. Es arī šī ziemā treniņu sesijā esmu nokritis un gada beigās Indonēzijā šovā es krītu. Pa lielam neko nesalauzu, un ja nekas nav salauzis, tad viss ir kārtībā. Tad dari kaut ko pareizi. Tad laikam, jā, vēl esi vēlams šeit būt, un viss ir ļoti labi, jā. Tā tad vēl kaut ko parādīs? Pilnīgi noteikti. Cerams, ka viņš ir vējš, kaut kā viņš pūš pilnā ručkā. Bet vajadzētu kaut ko. Tas ir šodien, bet tā, protams, kaut ko es parādīšu un redzēs. Jā, es atļaušos iestrapināt, man elpa aizrāvās, kad uztaisīju salto, un es nebiju reāli redzējis to klātienē, dzīvē. Klātienē tas viss vienmēr pavisam savādāk izskatās nekā pa televīzijā, jo tad saprotu, obļāvits. Joki maz, joki maz, čals, parasti latvietis, vai 2 rokas, 2 kājas, daudz smaida. Vārds Mārtiņš, vai ne? Jā, bet tā pa lielam, es zinu, kas man jāizdara, lai es tur būtu labā stāvoklī, es tā nosēdienu. Tu esi piedzīvojis kritienus, esi piedzīvojis psiholoģiskas problēmas un pārvarēji to. Tagad saki, ka esi ceļā uz jauniem spēkiem, bet kur ir tā robeža vispār? Robeža? Nav te robeža, tāpēc viņš ir freestyles. Te vienkārši, es nezinu, sēd divānā, domā par to freestyle, jo tā ir ļoti liela man dzīves sastāvdaļa, ka es domāju par kaut kādiem trikiem, par to, kas, ko, kā. Man cīreiz vakarās sēž vienkārši un mazliet viņi uzlecu, domās kaut kādus atsevišķus trikus un tas palīdz. Pa vidu Latvijai, pa vidu Spānijai, ko vispār tagad domā darīt ar moto freestyle? Kādi ir savu plāni šogad? Šogad man ir atkal pāris šovi Holandē, Beļģijā, kaut kas ir Spānijā. Ir arī līgums parakstīts ar Krieviju, ar adrenalīnu rašu tūri. Tie brīdī es vienkārši trenējos un cenšos uzlabot savu līmeni. Un plānoju, principā, pēc kaut kāda mēneša, 3 nedēļām, 4 aizlidot vēl uz Spāniju un mazliet atkārtot visas kombinācijas paralonā. Tāpēc, ka tad mēram vajadzētu nākt visiem lielajiem pasākumiem un tā tur būs jāgriež visi brīnumi. Novēlējums pieķert sportāju skatītājiem. Tu kā sportists, ko tu varētu novēlēt? Nebija beiet marihuānu. Ticiet saviem sapņiem un piedurieties no tā, ko dariet. Galvenais nepamietiet to, lai arī cik sūdīgi ir. Nekad nevar zināt, kur ir jūsu panākumi. Varbūt viņi te padāmais stūri arī ir. Tas būs tas, ko es gribētu novēlēt. Jā. Ja es atradis savu, tur rodas tālāk. Jā. Un jo unikālāk tā lieta, ko tu dari, jo labāk. Panākumi būs. Jābūt pacietīgam un mētiecīgam. Mēs novēlam arī tev to. Bruņojies ar spēku, pacietību. Es taču vērsis esmu un vēl no Latgales piedaries. Tas arī šoreiz viss. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm a hooligan.
that I am. I am what I am, I'm still a hooligan.